Čau visiem! Iepriekšējā video es jūs uzrunāju par spēju uzņemties atbildību. Par to, ka mums ir 100% jāuzņemās atbildība par savu tagadējo situāciju un par savu nākotni. Jo mēs apkārt redzam, ka cilvēki nevis uzņemās 100% atbildību, bet vaino apkārtējos cilvēkus, notikumus un apstākļus pie tā, ka viņi nav tur, kur viņi vēlās būt. Ar to cilvēki ir neapmierināti, kašķīgi, dusmīgi, bēdīgi un vēl sazina kādi, jo viņi vaino visus apkārtējos, un apkārtējos viņi nevar ietekmēt. Ar to tā ir problēma. Es gribētu šo video nedaudz paturpināt iepriekšējo tēmu un dot jums 5 padomus, 5 soļus, kā tad uzņemties 100% kontroli, atbildību par savu dzīvi. Un pirmais solis un ļoti svarīgs solis ir, mums ir jāsaprot, kur mēs atrodamies. Mums ir jāsaprot, kāds ir mūsu pašreizējais stāvoklis. Un tas jāsaprot no 4 aspektiem. No savas veselības un enerģijas stāvokļa, no savu materiālas labklājības, no ģimenes un draugiem, kā arī no savām zināšanām. Mums ir jāizvērtē mūsu pašreizējais stāvoklis šajos 4 aspektos, un ļoti skaidri un gaiši nemelojot sevi ir jāsarindo, kas mūs apmierina un kas mūs neapmierina. Visos 4 aspektos, ņemot 100% patiesam pret sevi, kas tam mūs neapmierina šajos 4 aspektos. Izvērtējot to visu, mēs saprotam, kāpēc mēs esam dažreiz kašķīgi, bēdīgi, dusmīgi, nemotivēti. Mēs saprotam, kas mūs konkrēti dzīvē neapmierina. Nākamais solis ir, kur mēs varēsim aiziet pēc tam, tad ir jāsaprot, kur te mēs gribam būt. Izrietot no tās situācijas, kur mēs pašreiz atrodamies, mēs varēsim saprast, ok, mums neapmierina tas, un mēs varēsim saprast, kur tad mēs vēlamies būt. Vai mēs vēlamies labāku veselību, enerģiju, vēlamies nomest riepu, vai mēs vēlamies labāk savus finansiālos stāvokļus vai vairāk zināšanas, mēs sapratīsim, kas ir tie galvenās lietas, kas mums tagad neapmierina, balstoties no tām, mums ir jāsaprot, kur tad mēs gribam būt. Un tam ir jābūt konkrētām, definētām un izmēramām lietām. Bieži vien cilvēki neapmierināti, kāpēc? Ja es gribu tur jaunu māju, kādu? Es nezinu, lielu. Tā nav konkrēti. Mums ir precīzi jāzina, ko mēs gribam, cik tas maksā, un galvenais, kāpēc mēs to gribam. Kā tas mūsu mērķis atrisinās to pašreizējo situāciju, par ko mēs neesam apmierināti. Ja mums apakšā būs tā motivācija, kas būs kaut kas vairāk nekā, es vēlos tur, nomest svaru vai uz zāli, jo es vēlos izpatikt citiem cilvēkiem. Ja tev ir tāds apakšā mērķis aizmirst, tev nekad nebūs tā pacietība, tā noturība, tu izdegs un pārdegs, jo tu nevarēsi iet dienu pēc dienas, neredzot rezultātu spogulī. Jā, pie 3, 4, 5, 6 mēnešiem, tad tu redzēsi rezultātu. Ja tu darīsi priekš sevis, priekš kaut kāda lielāka mērķa, tad tu noturēsies. Ja tavs mērķis apakšā būs izpatikt citiem, tas nenotiks. Ar to definēt, kur tad mēs īsti gribam būt. Kad to mēs esam izdarījuši, seko 3. solis, kas manā skatījumā ir viens no svarīgākajiem, ir apzināšanās. Mums ir jāapzinās, ka vienīgais veids, kā mēs tiksim no tās vietas, kur mēs esam tagad, no tās vietas, kur mums neapmierina tas un tas un tas, līdz tai vietai, kur mēs gribam būt, ir mēs paši. Mēs esam vienīgie, kas to spēs izdarīt. Ir 2 varianti. Vai nu kaut kas jauns ienāks tavā dzīvē, tu laimēs loteriju, tev uzkritīs, no 7. stāva čemodānu maisa naudu, mums pēkšņi samainās klimats un mums visu gadu spīd saule, ar to tev D vitamīns ir pietiekamā daudzumā, kas ir ļoti, ļoti maza varbūtība, un tev jātic, visu savu dzīvi jāpaļaujas, ka notiks brīnums. Vai ir otrs variants, ka tu kaut ko jaunu dari un kaut kas jauns nāk ārā no tevīm. Jaunas darbības, jaunas soļi, jaunas idejas, kuras vedīs tevi no punkta A uz punktu B, kur tu gribi būt. Mums ir jāapzinās, ka viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no mums. Tad, kad mēs esam sapratuši, kur mēs esam, kas mūs neapmierina, kur mēs gribam būt un kāpēc, kā arī mēs apzināmies, ka vienīgais veids, kā mēs tur tiksim, ir, ja mēs kaut ko beidzot sāksim darīt, mēs varam ķerties klāt pie plāna izstrādes. Un tā ir konkrēta plāna izstrāde. Kā tu tiksi no tā punkta A, kur tev kaut kas neapmierina, līdz punktam B. Soli pa solim. Kas tev jādara? Kāpēc? Cik daudz tev jādara? Kāpēc?
Apakšā ir jābūt konkrēti definētam plānam. Un ja tev nebūs jau konkrētība un definēts mērķis, kur tu gribi būt, jo otrajā solī tu nekad nevarēsi izstrādāt konkrētu plānu soli pa solim, lai tur nokļūtu. Un pats svarīgākais ir, ka tev plāns ir izstrādāts, kur daudz cilvēku kļūdās, un kāpēc arī daudz nerealizē tos savus mērķus, ka viņi uztais arī šitādu smuku tāfeli, saraksta savus mērķus, un vot, tagad viss būs baigi forši, un es sākšu kaut ko darīt. Bet realitāte ir tāda, ka mums ir tikai 24 stundas. Man, tev, Donaldam Trumpam, Vladimiram Putinam, Justinam Bieberam, visiem mums ir 24 stundas, un laika mums vairāk nepaliks. Ar to ir jautājums, kā mēs prioritizējam savu dienu. Vai nu mēs vienkārši ejam un pievēršamies tiem distractioniem, tāds angliskais vārds, kas nāk mūsu virzienā, vai arī mēs pakārtojam savu dienu tā, kā mēs gribam. Ar to viens tāds cilvēks, kam es sakoju, ir teicis, ka ja tavs sapnis, kas ir, kur tu gribi kļūt, tavs sapnis nav kalendārā, tad tas ir miris sapnis. Ar to ir jāizstrādā konkrēts plāns soli pa solim, un katrs solis ir jāieplāno kalendārā, kad tu to darīsi, kad tu veltīsi 100–110% uzmanību, lai tiešām virzītos uz priekšu. Un nekādā veidā to neatliec, nepārcel, to esi ielicis tur iekšā, jo tas tev ir svarīgi. Tas virs tevi no punkta A līdz punktam B, kas darīs tev laimīgi, apmierināt un virzīs uz priekšu tavā dzīvē, lai tu nokļūtu tur, kur tu vēlies. Plānu izstrādu. Un 5. un pats galvenais šajā visā ir darbība. Ļoti svarīgs solis un bieži vien aizmirsts ir, mums ir jāsāk kaut kas darīt. Tony Robbins ir viens izcils citāts, kad mūsu patieso lēmumu izmēra mūsu darbību. Ja mēs kaut ko nedaram, tad mēs patiešām to īsti nevēlamies. Tas ir skaidrs. Ja mēs runājam par motivāciju, ka mums nav motivācija darīt tagad to vai darīt to, tad mums ir motivācija darīt kaut ko citu. Ja mums nav motivācija iet uz zāli, bet labāk sēdēt mājās un skatīties TV, tas nenozīmē, ka mums nav motivācija. Nē, mums ir motivācija, tikai motivācija ir vairāk sēdēt uz divāna. To mums ir jāizvēlās un jāizvērtē, ko mēs daram, ko mēs nē. Mums ir jāspēr tas pirmais solis virzienā, lai tiktu no tās vietas, kur mēs atrodamies tagad, tajā virzienā, kur mēs vēlamies būt. Un ir vēl viens tāds izcils citāts, ka mums nav jābūt izciliem, lai sāktu, bet mums ir jāsāk, lai kļūtu izciliem. Jo mēs bieži vien ceram, ka mēs kaut ko sāksim no nulles, un mums izdosies uzreiz, un to mēs piedzīvojam vilšanos, ka es pamēģināju un nesnācu, nec nav priekš manīm. Mēs neviens nesākam no izcilības, mēs sākam no neveiksmēm, no izgāšanās, no pazemības, bet mēs ar katru reizi, kad mēs mēģinām, mēs augam, attīstamies. Ar to šie ir tie 5 soļi, kurus mēs praktizējam un izmantojam savā dzīvē. Mēs uzņemamies 100% kontroli, atbildību par savu tagadējo situāciju un par savu nākotni, kur mēs ejam. Ar to 5 soļi. Novērtē, kur tu atrodies. Saprotat, kas tev īsti neapmierina tajās 4 sfērās. Izstrādā plānu. Un mēģini saprast, kur tu gribi būt, kas ir tas, kur tu savā dzīvē gribi sasniegt, lai tu būtu apmierināts tajās sfērās. Apzinies, ka viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no tevis. Izstrādā plānu, soli pa solim, ieliec viņu kalendārā un 120% koncentrējies tikai uz to soli tajā brīdī, lai virzītos uz priekšu. Un 5. ir jāsāk darīt. Ir jāsāk darīt, jāsāk virzīties uz priekšu, jo tikai tā mēs nodzīvosim dzīvi, kā nav limita.